Man viņi vienmēr likušies kā ļoti labs piemērs tam, ka grupa ar atbildi par to, ko saka, nevis varbūt kā daudz citas grupas, ir ideālisti, bet kad kaut kādā vienā mirklī salūst. Un man personīgi attiecības ar Godspeed mūziku vispār sākās ļoti interesanti, un tas bija man viens no muzikāliem piedzīvojumiem, kas paliec uz visu dzīvi atmiņā. Tajā mirklī, kad es klausījos šo instrumentālo roka mūziku, es vēl nezināju, kas viņi ir. Es domāju, vai tie kādi akadēmiķi kopā. Man pat īstenībā nebija nekāda nojēga, kas viņi ir, un man pašam vairāk negribējās neko darīt, jo man likās, ka viss muzikāli, kas man interesētu, ir jau izdarīts. Laikam ejot, es teiktu, ja jūs gribat muzikālu piedzīvojumu, kas jūs ievedīs tādā tā kā meditācijā, kas muzika jūs pārņems, kas būs instrumentāls roks un reizē, kas būs tāpat kā akadēmiskā instrumentālā mūzika, šis te starpsols pa vidu, tad Godspeed ir šī muzikālā meditācija, kur vēl iesitīs nedaudz pa vēderu, un kaut kur melodijas atgādinās, ko nu katram, bet vienaldzīgi neatstās.